prieks jūs redzēt šajā skaistajā pavasara rītā, kad tikai nelielā daļā Latvijas ir naktī bijuši -5 grādi. Brīnišķīgs pavasara rīts, vai ne? Tiem, kas ir klātienē, arī tā labā ziņa tā vai ne, ka šeit aizmugurē ir sildītājs, ja kādam paliek vēsi, droši tur var iet pasildīties. Un esiet sveicināti, protams, arī demokrātijas nedēļā un demokrātijas svētkos. Un tās norises vai tās lietas, ko mēs šodien šeit visas dienas garumā veiksim vai darīsim šajā mākslas centrā NOAS, ir saistīts, protams, ar demokrātijas nedēļu, demokrātijas svētkiem. Mēs sāksim tagad pat ar sociālās ekonomikas brokastīm, kuru laikā mēs runāsim par to, kas ir sociālā ekonomika. Mums būs paneļa diskusija, aicināsim arī jūs iesaistīties vēlāk arī diskusijās. Pēc tam būs neliela pauze, un savukārt 1:00 šeit pat arī ar tiešraidi būs iespējams vērot Domnīcas Providus direktors Ivetas Kažokas vadītu diskusiju Launaks ar politiķiem. Tā kā mums visas dienas gaitā vai nebūs dažādas maltītes, tagad brokas, pēc tam vēlāk Launaks. Savukārt vēlāk vakarpusē tiešais, diemžēl, vairāk nebūs, bet klātesoši ir aicināti no 5:00 piedalīties šeit un vērot izrādi vēlēšanās. Savukārt 7:00 vakarā vēl būs noslēdzošs pasākums, protams, ar ko? Ja no rīta bijuši brokastis, pēc tam Launaks, vai ne, tad diena jānoslēdz vakarēšana vai vakariņām. Tā kā tad 7:00 šeit tad ir vakarēšanas pasākums. Bet jā, varbūt tādi pāris iesildošie jautājumi, pirms mēs pieķeramies pie rīta tēmas par sociālo ekonomiku. Es priecātos, ja tie no jums, kas esat zālē, varētu atbildēt ar rokas pacelšanu. Un kas ir atnācis, lai uzzinātu kaut ko vairāk par sociālo ekonomiku? Dažas rokas pat brīnišķīgi, paldies. Jā. Kas ir atnācis, lai aktīvi piedalītos diskusijās vēlāk? Arī kādi, kautrīgāk jau nedaudz. Jā. Vai var pacelt rokas tie, kas ir pārliecināti, ka sociāla ekonomika ir vienkārši saprotama tēma? 1 roka, 2, 3, 4 rokas. Un vai var pacelt roku tie, kas domā, ka sociāla ekonomika ir kaut kas, pa ko vajadzētu vēl vairāk uzzināt, lai saprastu, ka tā ir vienkārši tēma? Vairākas rokas. Ok, brīnišķīgi. Un vai var pacelt rokas tie, kas plāno, ka šīs rīta sesijas laikā varētu gūt kādas jaunas idejas, ierosmes un iespējams nākotnē līdzdarboties sociālās ekonomikas veidošanā? Lielākā daļa pacēla. Brīnišķīgi. Paldies jums. Jā. Tas, kā mēs aizdīsim turpmākās 2 stundas, mēs šo pasākumu sadalīsim 2 daļās. Pirmā daļa būs paneļa diskusija, kur mēs runāsim par sociālo ekonomiku un pārnāsim dažus jautājumus. Savukārt pēc tam būs neliels pārtraukums, pauze. Klātesošie varēs droši turpināt ar brokastu iestiprināšanos un sasildīšanos aizmugurē pie sildītāja. Bet mēs arī pēc tam otrajā daļā aicināsim jūs iesaistīties, arī visus šeit klātesošos. Un jūs noteikti esat pamanījuši to, ka uz krēsliem ir tāda izdevuma materiāli. Tie, kas mūs vēro tiešraidē, šī paša izdevuma materiāli ir tiešsaistes komentārā ierakstīta saite, ko jūs varat atvērt un arī sekot līdzi. Un jūs noteikti pamanījāt to, ka uz arī šiem izdevuma materiāliem ir tādas uzlīmītes uzliktas, vai ne? Tie būs tas ir balsošanas instruments. Ar to mēs otrajā pasākuma daļā balsosim, būs iespēja izteikt savu viedokli un savu vērtījumu dažādiem jautājumiem, tēmām. Bet tāpat tās būs arī citas vēl iesaistošas lietas, tikai patiesībā ar vienu mērķi, lai priecātos dzirdēt jūsu viedokļus, jūsu komentārus, vērtējumus, kas tad nākotnē varētu arī tikt izmantot tādas plašākas, pilnvērtīgākas sociālās ekonomikas, politikas, stratēģijas, tvēruma, un arī kopējās dalībnieku skaita veicināšanai šeit Latvijā. Un varbūt tā, lai mēs visi būtu uz vienas lapas, tā teikt, es pāršķiršu labu burtiski pamēģināšu. Taču es priecātos, varbūt pirms mēs turpinām, es labprāt izskrietu ātri cauri pirmajām 2 no tām izdevuma materiāla lapām, lai mēs tā kā varētu norientēties par tēmu, lai mums būtu vieglāk sekot līdz arī diskusijām, jautājumiem. Un viens vai ne tāds būtisks jautājums ir, saprast, kas tad galu galā ir sociāla ekonomika?
kādā veidā to būtu iespējams aprakstīt, noformulēt vai kādā veidā par to būtu iespējams runāt. Un patiesībā tā ir diezgan sarežģīta tēma, lai gan uz jautājumu, vai šī viegla tēma bija viena roka tika pacelta, par ko ir paldies. Bet sociāla ekonomika ir patiesībā relatīvi jauna lieta. Daudzās Eiropas valstīs arī par šo sociālās ekonomikas formulējumu, tvērumu, stratēģijām, risinājumiem ir dažādi uzskati, dažādi vērtējumi, bet patiesībā visbiežāk ir tā, ka sociālās ekonomikas dalībnieki vai organizācijas, kas piedalās šajā, tās ir parasti privātas, no valsts neatkarīgas organizācijas vai uzņēmumi, un tām vai šiem dalībniekiem visbiežāk tās 3 kopīgās raksturiezīmes, no kurām pirmā lieta ir tāda, ka kāda sociālā vajadzība šai organizācijai vai uzņēmumam tiek vērtēta augstākā prioritātei par organizācijas peļņu. Otra tāda būtiska iezīme ir tas, ka gūtā peļņa, ja tāda sociālās ekonomikas dalībniekam tiek gūta, tā tiek atkārtoti investēta, reinvestēta sociālās problēmas vai sociālās vajadzības risināšanai. Un savukārt tāda trešā būtiskā iezīme ir tā, ka sociālās ekonomikas dalībnieki, gan uzņēmumi, gan nevalstiskās organizācijas un citi, kas arī piedalās šīs ekonomikas daļas veidošanā, ir radījuši tādas organizācijas struktūras, kuru pārvalde ir demokrātiska un kuru pārvaldē ir līdzdalības iespējas. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka šīm te organizācijām pieņemoši dažādus lēmumus, gan strateģiskos un taktiskos, tiek izmantots arī līdzdalības iespējas un darbinieki pieņem šos lēmumus arī palīdz un iesaistās arī tās sociālās grupas, kuru dēļ konkrētā uzņēmuma vai organizācija ir veidota. Protams, ir rasties jautājums arī, kāpēc mēs runājam par sociālo ekonomiku. Un pagājušā gada rudenī piedalījos sociālās uzņēmējdarbības 5-gadēji veltītai konferencei, kuras laikā par sociālo ekonomiku es dzirdēju pirmoreiz, kad uz skatuves kāpa Labklājības ministrijas pārstāvis un stāstīja to, ka 9. oktobrī pagājušajā gadā Eiropas Savienības padome ir vienojušies un pieņēmuši politisku lēmumu, ka visām Eiropas Savienības dalības valstīm būtu nepieciešams tāds rekomendācijas formā izstrādāt sociālās ekonomikas vadlīnijas vai stratēģisko politisko dokumentu. Tās iespējas, kas norādīts šajā ieteikumā, ir 2. Vai iestrādāt šīs sociālās ekonomikas normas esošajās likumdošanas kādos tiesību aktos, vai arī izstrādāt pilnīgi jaunu dokumentu, jaunu politisku tvērumu. Un publicējot arī šo vienošanos, Eiropas Savienības padomes mājaslapā tika citāts arī Spānijas darba sociālās ekonomikas ministrijas pienākumu izpildītājs Jolandas Diasas Pereses citāts, kas man liekas tā dažos teikumos skaisti pasaka par šo tēmu, kāpēc tas ir svarīgi un ko iespējams sociāla ekonomika īstenot, realizēt, ko labprāt tad arī nocitētu, nolasītu. Viņi saka tā, ka sociālās ekonomikas struktūra risina dažas no lielākajām problēmām. Faktiski sociālās ekonomikas struktūra risina dažas no lielākajām problēmām, ar kurām saskarās mūsu sabiedrība. Jo īpaši attiecībā uz darba spēku, sociālo integrāciju un sociālo kohēziju. Un tomēr mēs varam darīt vēl vairāk, kā tāds ierosinājums, vai ne? Mēs varam izdarīt tomēr vēl vairāk, lai atbalstītu sociālās ekonomikas turpmāku attīstību mūsu dalībvalstīs un visā Eiropas Savienībā. Tāpēc mums ir jāizmanto sociālās ekonomikas milzīgais potenciāls, lai labāk risinātu sociālās un vides problēmas, ar kurām mēs visi saskaramies. Un nodrošinātu, ka neviens netiek atstāts novārtā. Ne tāds ļoti, man liekas, plašs tvērums, ļoti plašs formulējums. Un nevelti, jo, piemēram, arī burtiski pagājušajā nedēļā tika publicēts kārtējais demokrātijas indeks, tāds neplašs pētījums, kurā piedalās aptuveni 53 pasaules valstis, no Eiropas Savienības dalību valstīm piedalās 15 valstis, kas ir lielākās vai ekonomikas ziņā, vai iedzīvotāju skaitu ziņā. Un tā interesantā lieta, kas šajā indeksā parādās, ir tas, kas ir tās lietas galu galā, ko cilvēki mūsdienu Eiropā šodien sagaida no demokrātijas. Izrādās, ka Eiropā prevalē vai tās lietas, ko visbiežāk cilvēki no demokrātijas sagaidīt, ir 3 lietas. Pirmā lieta ir labāka veselības aprūpe, otrā lieta ir cīņa pret nabadzību,
Un trešā lieta savukārt ir cīņa pret korupciju un sabiedrības līdzdalības iesaistes veidošanu. Un faktiski tās arī tās lietas, kuras iesaistot sociālās ekonomikas dalībniekus, būtu iespējams kaut kādā veidā risināt arī plašākai sabiedrības daļai, ne tikai valsts pārvaldei un nevalstiskajām organizācijām. Un kur mēs šobrīd Latvijā esam ar sociālās ekonomikas šo te plānošanas dokumentu, tad atbildīgā ministrija ir Labklājības ministrija, kas šo tēmu virza. Un ir jau bijušas vairākas atsevišķas konsultatīvās tikšanās ar Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociāciju Labklājības ministrijai, ar Latvijas Pilsonisku aliansi un citām nevalstiskajām organizācijām, kas patiesībā kādā mērā arī ir sociālās ekonomikas dalībnieki. Un Labklājības ministrija šonedēļ otrdienā Saeimas NVO fóruma laikā arī prezentēja plānu, kas saka to, ka šī gada rudenī Labklājības ministrija plāno nākt klajā ar tādu kā ceļakarti vai piedāvājumu, kā sociāla ekonomika varētu Latvijā izskatīties un attīstīties no 2025. līdz 2029. gadam. Tā kā tad mēs visi šodien to, ko mēs darīsim, runāsim, mēs ceram, ka tie būs vai ne daži pilieni tajā lielajā dokumentu veidošanas jūrā, lai rudenī, kad mēs redzētu vai ne šo te dokumentu piedāvājumu, ka tas varētu būt arī, vismaz kādā veidā ar mūsu līdzdalību tapis vai kādām idejām, ierosmēm, arī no šeit klātesošajiem. Un pielikumā arī jūs šajā materiālā redzat arī dažādu informāciju par to, kā sociāla ekonomika izskatās atsevišķās Eiropas valstīs. Tas ir tās Latvijas Pilsoniskās alianses veikts apkopojums, ko ir iespējams iepazīties un skatīties. Taču gal galā, ja mēs tā vienā teikumā gribētu apkopot, kas ir šī te sociālā ekonomika, tad pēdējo pusgadu piedaloties dažās diskusijās un arī lasot kādu literatūru, es tā mēģināju nonākt pie tāda kopsavilkuma. Tā ir mana definīcija par to, kā šī definīcija izklausās, ko domās arī paneļa diskusijas eksperti, to mēs varēsim paprasīt. Bet tas kā es to vismaz sev noformulēju, to, ka sociālās ekonomikas uzdevums, ja mēs tā prasam, kāpēc vispār kaut kas tāds vajadzīgs? Ka sociālās ekonomikas uzdevums ir ar dažādiem valsts atbalsta instrumentiem piesaistīt privātā kapitāla vai privāta persona organizācijas, kas risina dažādas sociālās vajadzības nacionālā, reģiona vai kopienu līmenī. Faktiski, tad mēs varam, tad mēs varam sociālās ekonomikas tirgus dalībniekiem kādā mērā skatīties kā uz tādiem, vai valsts, vai pašvaldības, vai NVO organizāciju tādām roku pagarinājumiem, kas tad brīvā tirgus režīmā risina dažādas sociālās vajadzības un dažādas sociālos jautājumus, ar kuriem mēs visi kā sabiedrība saskaramies gan šeit Latvijā, gan arī citās Eiropas Savienības dalību valstīs. Tik daudz ievedam, ja kādam ir kādi jautājumi, tad tos arī noteikti kādā brīdī būs iespējams uzdot. Taču tagad labprāt aicinātu skatos pievienoties paneļa diskusijas dalībniekus, kas ir jomas atbildīgās Labklājības ministrijas atbalsta sociālai uzņēmējdarbībai nodaļas projektu vadītājs Juris Cebulis. Jumta organizācijas, kas apvieno aptuveni 150, patiesībā sociālās ekonomikas dalībniekus, uzņēmums, organizācijas un privāta personas, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas direktoru Regitu Zēļu. Un, protams, tad, kad mēs runājam par sociālo ekonomiku, tad mēs nevaram nerunāt arī par sociālās ietekmes mērījumiem, sociālās ietekmes mērīšanu. Un tāpēc, kā trešais sarunu partneris ir Latvijā daudzu vērtējumā labākais un lielākais sociālo mērījumu eksperta organizācijas vadītāja Reach for Change Kristīna Verpēja. Labrīt, prieks jūs šeit visus redzēt, un varbūt sākumā tāds atvērtais jautājums jums visiem trim. Mums šobrīd jau ir spēkā esošs sociālās uzņēmējdarbības regulējums un tiesību akti, kas īstenībā kaut kādā mērā
risina jau daudz no tām lietām, par kurām runā arī sociāla ekonomika. Nu, un kāpēc tad būtu nepieciešams vēl atsevišķi šāda veida plašāks tvērums? Vai nebūtu vienkāršāk domāt nevis par jaunām politikām, jaunām vadlīnijām, bet kaut kādā veidā mērogot to, ko mēs visi jau pazīstam, vai ne 5-6 gadus sociālās uzņēmējdarbības likuma tvērumu un ietvaru. Jā, Juri, varbūt ar tevi varētu sākt. Jā, labrīt. Protams, ka varētu arī tā to darīt, bet acīm redzot, tīri no praktiskā viedokļa ir vairāk iemesli, kāpēc mēs pašreiz runājam par šo kā par tā kā jaunumu. Pirmām kārtām sociālā uzņēmuma likumu veidojot, notika ilgas diskusijas par to, kurš būs un kurš nebūs sociālais uzņēmums, kādā veidā mēs tos identificēsim un tā. Un tas atšķirās no sociālās ekonomikas, un tur ir savs pamatojums. Un otrām kārtām šī sociālās ekonomikas definīcija, par kuru Georgs šodien runāja, tā ir ietverta Eiropas padomes dokumentā, un būtībā tas ir veids, kādā veidā varētu Eiropas Savienības valsts mēģināt salīdzināt savas sociālās ekonomikas, savas saimniecības un tā. Tā kā atbilde tas ir gaumas jautājums, bet, acīm redzot, pašreiz pareizāks ir šis variants, kā mēs to darām. Paldies, Jur, tad gaumas jautājums, bet Regita, tev kā sociālās uzņēmējdarbības asociācijas vadītājai. Noteikti. Es teiktu, ka sociālā ekonomika viennozīmīgi ir daudz plašāks jēdziens, jo sociālā ekonomika ietver sevī gan nevalstiskās organizācijas, gan manuprāt, sociāla ekonomika kā jēdziens mums palīdz iedot tādu lietussarga konceptu un aptvert visus tos sarežģītos vārdus, kuros mēs paši dažreiz apmaldamies kā labirintā. Kas ir pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas ir nevalstiskās organizācijas, kas ir nevaldības organizācijas, kas ir sabiedriskā labuma organizācijas, kas ir sociālajie uzņēmumi un dažkārt ir sarežģīti arī izstāstīt, kāda tad ir tā būtiskā atšķirība, jo visiem šiem veidojumiem pēc būtības ir ļoti līdzīgi mērķi, un tie ir strādāt ar sabiedrību, dot pienesumu sabiedrībai un arī ar savām aktivitātēm darīt kaut ko vairāk, kas bieži vien tādā pamata pieņēmumā ir valsts atbildība. Un līdz ar to dažkārt mēs iedalot to kastītēs sarežģījam tādam cilvēkam parastajam saprast, kas tad es esmu, uz kurieni man iet, pie kurām durvīm klauvēt un kā to visu vispār aptvert. Un priekš manis sociālā ekonomika ir tā, kas iedod tos vārtus un arī palīdz mums kā jomai, kas pārstāv sociālos uzņēmumus un arī pilsoniskās sabiedrības organizācijas un nevaldības organizācijas pateikt, ka mēs arī esam daļa no ekonomikas. Mēs šeit esam un mūsu viedoklis arī ir jāņem vērā. Mēs arī esam nopietni spēlētāji. Nav tā, ka tie ir tikai pāris cilvēki kaut kur, bet ka tas ir spēks un mēs to arī varam izmantot savā labā. Tas ir kaut kas, ar ko strādājot, mēs kā valsts varam būt ieguvēji, tāpēc, ka tās būs organizācijas, kuras varēs un vēlēsies izdarīt vairāk. Tu minēji sociālās ekonomikas dalībnieki, ka mēs esam spēks, ka mēs esam daudz. Ja mēs tā paskatāmies sociālos uzņēmumu skaitu, vai ne, sociālo uzņēmumu skaits ir 200 ar tur, vai ne, vēl dažiem. Vai ir kādi cipari, rādītāji vai statistikas dati, kas varētu parādīt kādu provizorisko sociālās ekonomikas izmēru, šobrīd de facto, vēl tajā brīdī, ka tāds likumiskais tvērums nav izveidots? Es teiktu, ka šajā tvērumā viennozīmīgi es arī redzu nevalstiskās organizācijas, un tās mums ir bail samalot par cipariem, un jāskatās tajā prezentācijā, kas, man liekas, Jurim ir izprintēta par to, cik procento no ekonomikas tas varētu būt, jo arī pētniece Lāsma Līcīte Ķurbe ir veikusi tādu provizorisko tvērumu, lai pateiktu, cik daudz organizāciju tās varētu būt, un teiksim tā, par cik lielu apmēru, sektoru un jomu mēs runājam, bet varbūt Juris var pakomentēt ar konkrētu statistiku. Mēs veicām tādu nelielu ātru analīzi par visām tiem juridiskajām formām, kas atbilst šai definīcijai. Tur bija vēl viena lieta, ko tu nepieminēji definīcijai. Tās ir organizācijas vai vienības, kas strādā sabiedrības vai savu biedru labā. Ļoti svarīgi tas ir. Jo tas ļoti, tātad
biedrības, kas strādā savu biedrību labā, no Eiropas definīcijas izpratnes arī ir sociālā ekonomika. Un dēļ šīs piebildes biedrības, kas nav sabiedriskā labuma organizācijas, ir lielākā daļa būtībā pēc skaita, kas ir 22,000. Un tā biedrības, kas ir sabiedriskā labuma organizācija, ir 1200. Tie ir dati uz pagājušā gada beigām no uzņēmuma reģistra ņemtie. Bet, ja mēs pieskaitām klāt vēl arī nodibinājumus, sociālos uzņēmumus, sociālo pakalpojumu sniedzējus, tas gan ir koncepts, kur pārsadzās, ja tur būtu jāņem ārā. Kooperatīvās sabiedrības un vēl ir tāds veidojums kā kooperatīvās krājiesdevas sabiedrības. Kopā sanāk 27,400, kas ir apmēram 15% no uzņēmuma reģistrēto vienību skaita. Tas katrā ziņā nav no ekonomikas 15%. Jā, 15% no organizācijas kopskaitas tāds ievērojams skaits. Jā. Bet, Kristīna, tev kā tādam sociālās ietekmes mērījuma ekspertam, kas būtu tavs komentārs vai tavu vīziju domājot par to, kāpēc ar esošo tiesību aktu regulējumu nepietiek, kāpēc ir vajadzīgs šāds sociālās ekonomikas tvērums? Jā, sociālās uzņēmējdarbības likums tāpat ir vērtīgs. Jo tiekoties un strādājot kopā ar starptautiskiem partneriem, mēs redzam, ka viņi tiešām novērtē to, ka mēs esam soli priekšā daudzām valstīm ar šo likumu, jo citās valstīs tas nav. Teiksim, Baltijas valstīs mēs esam vienīgā valsts ar sociālās uzņēmējdarbības likumu. Taču ikdienā strādājot ar dažādām organizācijām un uzņēmumiem, mēs redzam, ka šis regulējums ir šaurs. Jā, viņš tiešām attiecas uz salīdzinoši varbūt nelielu skaitu, ja mēs skatāmies pēc sociālajiem uzņēmumiem, kas šobrīd ir reģistrēti, kā tu minēji. Bet mēs redzam, ka ir arī uzņēmumi un arī organizācijas, kas savā būtībā atbilst šiem pašiem principiem, taču dažādu iemeslu dēļ viņi nekļūst par sociālu uzņēmumu. Vai nu tie ir uzņēmumi, kuri neplāno iegūt šo sociālā uzņēmuma statusu, vai tās ir organizācijas, nevalstiskās biedrības, kuras neplāno kļūt par uzņēmumu, neplāno dibināt SIA. Līdz ar to sociālās ekonomikas regulējums varētu arī iekļaut šīs organizācijas un uzņēmumus un dalībniekus, kas pēc tiem pašiem principiem darbojas, taču neatbilst šobrīd esošajam regulējumam. Tāpēc es domāju, ka ir ļoti, ļoti vērtīgi, ka mēs par šo sākam runāt. Tajā pat laikā, tad, kad mēs runājam par tādiem provizoriskiem skaitļiem, man šķiet, ka ir ļoti būtiski saprast, ka tie var atšķirties nākotnē, tad, kad jau būs regulējums sociālajai ekonomikai, jo pirmkārt mēs šobrīd ņemam tādu varbūt plašāku tvērumu. Tajā pat laikā dalībniekiem, sociālās ekonomikas dalībniekiem, mums būs jāsaprot, kas ir viņu tā motivācija pašidentificēties kā sociālās ekonomikas dalībniekiem. Šobrīd mēs redzam, ka sociālo uzņēmumu sakarā tie ir noteikti ieguvumi, ko sociālais uzņēmums var iegūt, un tāds pats jautājums visticamāk radīsies sociālās ekonomikas potenciāliem dalībniekiem. Jā, un tas tāds arī būtisks jautājums, jo to tēmu pavirpinot uz priekšu, loģiski rodās jautājums, bet galu galā, kāds tad vispār varētu būt tāds Latvijas ieguvums vai Latvijas iedzīvotāju ieguvums no šādas sociālas ekonomikas izveidošanas? Un, vai tev ir kāda tāda vīzija vai domas ideja nākotnē, kā tad varētu šeit tas izskatīties Latvijā pēc 5, 10, 15 gadiem? Es domāju, ka pirmkārt būs diezgan liels darbs tāds skaidrojošs, jo tiešām šis koncepts ir ļoti jauns Latvijā. Tajā pat laikā sabiedrībai, manuprāt, arvien vairāk iepazīstot sociālās ekonomikas dalībniekus un to sociālo un arī vides un citu veidu labumu, ko šīs organizācijas un uzņēmumi sniedz. Pirmkārt, kā bija minēts, gan valsts var izmantot šo kā resursu, bet arī sabiedrība kopumā ieraugot, kas ir šie dalībnieki sociālajā ekonomikā, kāda veida labumu viņi sniedz, arī sabiedrībai var rasties motivācija izvēlēties ikdienā vai nu šo uzņēmumu un organizāciju pakalpojumus un produktus, un tajā pat laikā arī atbalstīt viņus gan finansiāli, gan nefinanciāli. Paldies, Regita, jā, tev bija kāds komentārs. Jā, es tikai gribēju atsaukties uz to, ka, varbūt teikšu savu tādu personīgo viedokli, bet
šo iespēju es saredzētu vairāk nevis tajā, ka mums ir nepieciešams jauns tiesiskais akts ar jaunām definīcijām un robežām, kurš ir iekšā, kurš ir ārā un kā mēs to visu skatāmies, bet, manuprāt, šī ir iespēja mums kopumā pamanīt to, kas mums jau ir un veidot stratēģiju, ko mēs varam darīt, lai šādu organizāciju būtu vairāk, jo mūsu visu interesēs ir, lai Latvijā būtu vairāk darītāju, kuri vēlas radīt pārmaiņas. Un šobrīd mēs esam tajā situācijā, kur tad, kad pie mums atnāk uz konsultāciju un prasa, nezinu, es gribu darboties ar savu vietējo kopienu, ko man labāk darīt. Mums ir jāskaidro ļoti plašs lauks ar daudzveidīgām iespējām, un tajā pašā laikā es uzskatu, ka šobrīd mums iztrūkst reāla valstiska stratēģija, kā kopumā attīstīt šo lauku ar organizācijām, kas ir, jo, protams, mums ir kaut kādas pilsoniskās sabiedrības attīstības vadlīnijas vai kaut kas tam līdzīgs, bet tas ir vairāk par pilsonisko sabiedrību, kas atkal ir mazliet vēl cits koncepts. Bet, manuprāt, šī sociālā ekonomika un sociālās ekonomikas stratēģija, mēs šeit nerunājam varbūt gluži par to veidu, bet drīzāk, kā mēs stratēģiski šo visu lauku varam virzīt uz priekšu. Un varbūt negluži sākt ar kaut kādu robežu vilkšanu, bet tajā pašā laikā skatīties, kā mēs varam tieši otrādāk, paņemt zem šī pleca vairāk, nevis atkal ierobežot, kurš ir, kurš nav un kā mēs šo tā teikt definējam, tur mēs arī paliekam, vai ne? Jā, tu vairāk kārs minēji, kā šo strateģisko lauku virzīt, attīstīt kopumā. Juri, Labklājības ministrija, kā plāno virzīt, attīstīt šo strateģisko lauku kopumā? Jā, mēs pie tā esam sākuši darbu, un es ļoti piekrītu Regitai par to jautājumu, ka nav tā, ka tagad parādīsies jauna ekonomika. Mēs runājam par tiem uzņēmumiem un nevalstiskām organizācijām, kas jau šobrīd darbojas Latvijā, bet mēs centīsimies viņas palikt zem viena lietas sarga, lai radītu kādu kopīgus procesus, kopīgus mērķus un varbūt kādus kopīgus regulējumus šīm organizācijām, kas dara reāli labumu sabiedrībai. Un tur šādā veidā tur noteikti valstī ir, kur pieķerties, ko uzlabot, jo, piemēram, dažāda veida atbalstu. Un šajā gadījumā visdrīzāk, ka nebūs tā kā sociālajiem uzņēmumiem galvenais atbalsta veids ir granti. Sociālajai ekonomikai granti nav tas galvenais ilgtermiņā runājot, arī pašreizējais tas atbalsts, viņš nav vislabākais ilgtermiņa atbalsts. Bet varbūt kaut kādi grozījumi normatīvos likumdošanā, atbalsts zināšanu, sniegšanā, uzlabošanā. Jo, viens piemērs, mēs te runājam par to, ka ir kopienas, jātīsta kopienas gan pilsētās, gan laukos vietējās kopienas. Vienalga, kaut vai daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji arī ir mikrokopiena, kuras ne visur darbojas kā kopienas pašreiz. Un šādām, mazām organizācijām pašreiz tas likuma regulējums, viņš ļoti nedaudz atvieglo mazai organizācijai kaut ko darīt pret lielo. Un īstenībā tādai mazai kopienai viņai šobrīd ir izdevīgāk strādāt vienkārši kā draugu vai vienādi domājošo kopai un nereģistrēties. Jo ir jāraksta kaut kādas atskaites, jo tās atskaites nav vienkāršotas mazajiem. Vienkāršotajā grāmatvedības sistēmā tas ir vienīgais atvieglojums, bet atskaites ir tikpat garas un visa pārējais, kas tur tiek uzdots darīt, par konta uzturēšanu jāmaksā ir kopā apmēram ir 80 eiro gadā, kas nav normāli mazai kopienai, kas varbūt ar naudu vispār nedarbojas. Jā. Es zinu to, ka jūs trīs un arī vēl citu organizāciju pārstāvji vairāk kārt esat tikušies un diskutējuši, vai arī par to, kādā veidā varētu šo sociālo ekonomiku iedzīvināt Latvijā. Un skatoties arī uz tā darba, kas šobrīd jau ir izdarīts, man liekas, pirmā tikšanās bija pagājušā gada nogalē kādā brīdī. Kas ir tie lielākie izaicinājumi vai šķēršļi, kas būtu jāpārvar līdz rudenim, lai varētu ar šādu te politikas piedāvājumu pirmreizējo nākt klajā? Vai ne? Jūs jau, Regita, jau minēja, vai ne šo skaidrojošo darbu sabiedrībai, vēl kādas lietas, bet kas varētu būt tās lietas, tie lielāki izaicinājumi, lai varētu nonākt uz tādas vienas lapas un izveidot šādu te dokumentu un tvērumu?
Man šķiet, ka viens no izaicinājumiem tomēr būs šis te regulējums, un lai arī idejiski ir varbūt mazāk būtisks pats tāds specifisks regulējums, es piekrītu, tiešām viņam nevajadzētu būt pārāk šauram, lai neizslēgtu tos, kas darbojas šajā jomā. Bet tajā brīdī, kad parādīsies kādi atbalsta mehānismi, ja mēs runājam, piemēram, par sociāli atbildīgiem iepirkumiem, tad noteikti būs jābūt pretī diezgan konkrētiem kritērijiem, pēc kā pašvaldības vai valsts varēs izvērtēt šo te dalībnieku atbilstību. Līdz ar to tomēr šis regulējums varētu būt izaicinājums, jo, ja mēs skatāmies uz tām pieejām, kas šobrīd tiek izmantotas, viens ir pēc šīs te juridiskās formas, otrs ir pēc būtības vai pēc principiem, un tad ir arī hibrīda pieeja, tad Latvijai būs jāizvēlas tas ceļš, kā iet un kā identificēt šos dalībniekus. Jo idejiski, kamēr netiek nekas varbūt dalīts vai kaut kas īpašāks piešķirts, tikmēr diezgan elastīgi var iesaistīties šajā jomā, un es piekrītu, ka ļoti daudzi šobrīd jau darbojas tur un ir ļoti labi, ja parādīsies vairāk iespēju viņus atbalstīt. Bet jo formālāks būs šis te atbalsts tāds jau valsts un pašvaldību līmenī, jo konkrētāks būs nepieciešams regulējums. Jā, paldies, Regita. Tas pats jautājums. Ja runājam par izaicinājumiem, tad mēs jau jūtam, ka bieži vien mēs iestrēgstam tajā, kas tas ir, bet nedomājam, ko tad tālāk mēs ar to darīsim. Tad, kad būsim nodefinējuši, kas tad ir tie nākamie soļi, un kā mēs tad sapratīsim, definīcija ir, bet kas tālāk, kas ir tie nākamie soļi, un kā tieši mēs varam arī veidot to stratēģiju un stratēģisko arī atbalstu no visām pusēm. Un es domāju, ka jau šobrīd ir jāsāk saprast arī tie nākamie soļi, jo, protams, teiksim tā, tad, kad mēs atveram šo lauku, tad arī parādās diezgan daudz arī ekspektāciju. Tad, kad mēs nodefinēsim, kas tad tālāk būs. Un arī dalībniekiem ir tie jautājumi. Un manuprāt, tas svarīgais punkts ir arī, protams, ar to identificēšanos ar šo konceptu. Un droši vien arī tālāk tas būs gan par kopīgu redzējumu, gan arī kopīgu virzību. Un arī, manuprāt, svarīgākais šeit ir arī tāds ilgtermiņa pieņēmums, ka mums tiešām šis ir nepieciešams un ka tas mums palīdzēs arī pēc tam virzīt dažādas lietas, kas nav tikai par finansējumu, tas drīzāk ir kopumā par šo organizāciju stiprumu, esamību un arī augšanu, kā mēs varam arī veicināt šo organizāciju izaugsmu. Jā. Tu pāris reizes minēji nākamie soļi, vai ne? Labklājības ministrija ir minējusi to, ka šī gada rudenī varētu būt šis provizoriskais plāns. Jā, Juri, kādi ir plānotie labklājības ministrijas soļi, lai varētu ar šiem izaicinājumiem tikt galā, lai uz tās kopīgās lapas varētu visi nonākt, lai rudenī būtu pieejams šāds te pirmreizējais piedāvājums? Jā, noteikti, ka tas, kas mums ir svarīgi vienoties, tas ir nosacīt institucionālais rāmis, kuras no ministrijām un valsts organizācijām attiecīgi būs iesaistīti šajā procesā, stratēģijas vai šī dokumenta gan gatavošanā, gan pēc tam svarīgākais ir, starp citu, īstenošanā. Tā kā tas ir viens, tas institucionālais rāmis, un vai tiks veidota kāda padome, augsta līmeņa padome vai, teiksim, ekspertu līmeņa grupa, kas noteikti būs jāveido. Tātad šis ir viens uzdevums, par kuru jāvienojas, lai tas būtu optimālā veidā, lai šī sadarbība būtu reāla, nevis tikai uz papīra rakstīta. Otrs ir arī aptverot šo plašo sociālās ekonomikas loku, ir atgriezniskā saite, tas nozīmē kontakti un atgriezniskā saite jau ar konkrēto šo grupu. Mēs, protams, to esam sākuši un jau darbojamies ar pārstāvjiem, bet acīm redzot, tā lieta ir arī jāpadziļina un jāpaplašina, lai šī atgriezniskā saite būtu un viņi darbotos un būtu šī informācija nāktu arī no plašāka loka. Jā. Tu minēji šo darba grupu un arī kādu padomi, vai esat identificējuši domājuši par to, kas varētu būt šīs grupas vai padomas personas sastāvdaļas vai kādas organizācijas vai ministrijas, kas varētu būt pārstāvēts? Mēs pat vēl neesam vienojušies, vai būs tā augstākā līmeņa vai zemākā vai abas. Bet katrā ziņā tīri formāli
ja mēs uzskaitījām jau šīs dažādās juridiskās formas, nu, tad tur sanāk, ka ir Labklājības ministrija, ir uzņēmusies šo vadību, jo tas ir tā kā automātiski, jo arī citās valstīs attiecīgi šī ministrija, kas nodarbojas ar sociālajiem jautājumiem, parasti ir atbildīgā par sociālo ekonomiku, bet katrā ziņā ir nepieciešams piesaistīt gan finansu ministriju, kas ir atbildīga par nevalstiskām organizācijām, ekonomikas ministrija, kas ir atbildīga par ekonomisko attīstību, un šajā gadījumā sociālā ekonomika tomēr ir saistīta ar ekonomisko attīstību. Svarīga būtu arī izglītības zinātnes ministrijas līdzdarbība, jo katrā ziņā izglītošana ir viena svarīga joma šim sektoram lielajam. Acīm redzot arī zemkopības ministrija, kura pašreiz ir atbildīga par kooperatīviem, kaut arī kooperatīvu sektors ir plašāks nekā tikai lauksaimniecībā. Gan jau vēl kādu aizmirst, bet šīs ir tās, kas tīri juridiski sanāk, ka viņām jau ir tagad jāatbild par šīs ekonomikas sastāvdaļām. Jā. Regita, Kristīna, jūsuprāt, no nevalstiskās sektora un no citiem spēlētājiem, kas vēl būtu tās organizācijas vai tas organizāciju loks, kam būtu arī jābūt pārstāvētam? Manuprāt, no ministriju pusēm būtiskākais bija nosaukts, bet no nevalstiskajām organizācijām viennozīmīgi mēs redzam kā būtiskus spēlētājus, protams, Pilsonisko aliansi, Latvijas lauku fórumu un arī organizācijas, kuras pārstāv kādus noteiktus sektorus vai kuras runā par kādu noteiktu mērķa auditoriju. Piemēram, iespējams, ka būtu arī jādomā par kādu sociālos pakalpojumus apvienojošo organizāciju un arī par kaut kādām citām jomām un jāskatās varbūt arī par tādu sektorālo pārstāvniecību, iespējams arī ejot tālāk. Jā. Kristīna? Jā, papildus nosauktajiem es teiktu, ka ir jābūt pārstāvētam arī akadēmiskajam sektoram, jo mēs redzam, ka tā ir vide gan, kur rodas jaunas idejas, gan arī iespēja īstenot viņas tālāk. Un, protams, ka tas ietekmē arī izglītības sistēmu, kurā brīdī, kurš sāk runāt un izglītoties par šīm tēmām. Mēs redzam, ka diezgan aktīvi ir izplatījusies informācija ar dažādu veidu kursiem un programmām atsevišķām par sociālo uzņēmēju darbību, un līdzīgi tas varētu būt arī par sociālo ekonomiku. Jā. Kristīna, tev vēl viens jautājums, domājot arī par sociālās ietekmes mērījumiem un mērīšanu. Kas varētu būt vai ne tas indikators vai tās lietas, ko no sociālās ietekmes mērījumiem būtu nepieciešams noteikti iestrādāt šajos tiesību aktos, lai būtu skaidra pārliecība par to, ka organizācijas, kas ir šajā sociāla ekonomikā, ka tiešām būtu ar šo sociālo labumu? Šeit būtu ļoti cieši jāsadarbojas ar valstu un pašvaldību iestādēm, saprotot, kas ir tā aktuālākā problemātika šobrīd, uz ko būtu jākoncentrējas, jo man šķiet, ka kaut kādos gadījumos varbūt pietrūkst tas fokus vai prioritāšu noteikšana. Tajā brīdī, kad mēs saprotam, kas ir aktuālākās problēmas, kur valsts un pašvaldības aicina sociālās ekonomikas dalībniekus piedalīties un iesaistīties un palīdzēt tās risināt, tad katrā no tām jomām ir iespēja noteikt, kas būs tas rādītājs, pēc kā varēs izsekot, vai ir noticis progress. Vai tas būtu saistībā ar bezdarba līmeni, vai tas ir par sociālo-ekonomiskiem apstākļiem, vai veselības jomā. Katrā no šīm ir iespēja noteikt rādītājus, kam var reāli sekot līdzi. Jā. Un, tur arī minēja to, ka ir dažādas arī tādas organizācijas uzņēmumi, kas de facto būtu šie sociālā ekonomikas dalībnieki, bet dažādi iemesli dēļ vai nav kļuvuši par sociālajiem uzņēmumiem, vai arī nav NVO vai arī kāda cita veida organizācijas. Bet kas varētu būt tas indikators vai kritērijs, ka cilvēks, kurš pārstāv kādu organizāciju uzņēmumu, saprot, izrādās manām darbam ir sociāla ietekme. Es varētu būt šāds sociālās ekonomikas dalībnieks. Jā, viens no tiem ir tik tiešām identificēt, ka sociālā ietekme vai sociālajos jautājumos vai vidas jautājumos ir prioritārais iemesls, kāpēc šī organizācija eksistē, un tas ir tas mērķis, uz ko viņi virzās. Tajā pat laikā arī finansiāla ilgtspējīga ir ļoti būtiska, tāpēc, ja organizācija spēj eksistēt ne tikai pateicoties ziedojumiem, tas, protams, stiprina pašu šo organizāciju, un tad
tajā brīdī, kad tiek izvērtētas viņu veiktās aktivitātes, var izsekot līdzi, vai ir sasniegts tas pozitīvais efekts konkrētajā jomā, kurā viņi darbojas, vai arī nav un kaut kas ir jāmaina. Un patiesībā organizācijām ļoti bieži ir tādi mīti, kas visbiežāk neatbilst realitātei. Viens par to, ka organizācijai vai uzņēmumam nav datu, un tas īsti tā nav. Visbiežāk tomēr viens vai divi avoti ir, kam viņi seko līdzi, tātad jau primāri kaut kādi mērījumi tiek veikti, un pēc tā var vadīties. Otrs ir tas, ka jo vairāk datu, jo labāk, kas arī īsti tā nav. Ir ļoti būtiski fokusēties uz tiem datiem, kas sniedz kaut kādu reālu labumu. Tajā brīdī, kad mēs viņus iegūstam, varam izanalizēt un saprast, vai mūsu darbībā ir kaut kas jāmaina vai nē. Un trešais ir tas, ka šie mērījumi ir jāveic kādam ārējam ekspertam. Un arī tā nav patiesība, jo ļoti bieži organizācijas pašas vislabāk zina savu darbību un spēj jau iegūt primāri kaut kādus datus, kurus analizē un balstoties uz kā viņi var izvērtēt savu efektivitāti. Jā, un es varu pareklamēt arī to, ka Reach for Change veids regulāri dažādas arī apmācības un mācības visu veidu organizācijām par to, kā šo sociālo ietekmi varētu mērīt dažādās organizācijās. Bet, Regita, jautājums tev, skatoties arī uz šo Eiropas valstu pieredzi līdzšinējo, kā tas ir, mēs redzam to, ka virknē no valstīm ir arī kāda jumta organizācija, kas ir atbildīga arī par sociālo ekonomiku, ne tikai par sociālo uzņēmējdarbību. Un kāda ir sociālās uzņēmējdarbības asociācijas ambīcija? Vai būtu vēlēšanās arī būt jumta organizācijai ne tikai sociāla uzņēmējdarbībai, bet arī sociālajai ekonomikai Latvijā? Kas tas tikko bija? Nē, ja godīgi, tad mums šis temats viennozīmīgi ir ļoti būtisks, jo tas ir būtisks mūsu biedriem. Un mēs redzam, ka tas, ko mēs esam darījuši jau kopš 2015. gada, mūsu galvenais mērķis ir bijis veicināt sociālās uzņēmējdarbības attīstību, bet, protams, uzņēmējdarbība kā veids un metode ir viens no tiem, ko var darīt sociālajā ekonomikā, un mēs savu lomu redzam tieši šeit, vairāk stiprinot tos, kuri var attīstīt uzņēmējdarbības dažādus virzienus, vai sniedzot pakalpojumus, vai sniedzot preces brīvajā tirgū, bet mūsuprāt, sociālā ekonomika, kā jau minēju, ir daudz plašāks jēdziens. Sociālajie uzņēmumi ir būtiska daļa, bet tā noteikti nav visa. Un mēs redzam, ka Pilsoniskā alianse dara izcilu darbu, strādāt ar nevalstiskajām organizācijām. Mēs to viennozīmīgi negribam nozagt. Es domāju, ka sociāla ekonomika ir ļoti starpnozaru, un tāpēc tā ir arī iespēja kopīgi darboties un arī parādīt, ka katram no šiem virzieniem ir sava vieta un sava loma šajā. Domājot arī par to tālāko procesu un tālākiem soļiem no šīm aptuveni 150 organizācijām, kas ir Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas biedri, vai esat plānojuši kādas iesaistes arī priekšlikumu izstrādē kopīgai, un ja jā, tad to varbūt varētu pakomentēt, kas ir tie soļi konkrēti, ko tavis vadītā organizācija plāno darīt tuvākajā laikā? Noteikti. Un es domāju, ka mūsu tā iesaiste būs arī ne tikai ar mūsu biedriem, bet arī ar plašāku sabiedrību. Un šobrīd varbūt tāds konkrēts plāns vēl nav izstrādāts, bet viennozīmīgi mums ir ļoti būtisks organizāciju viedoklis par to, kā organizācijas šo redz, jo noteikti mēs pārstāvam mūsu biedru intereses, un līdz ar to caur šo mēs gribam arī saprast, kā veidot šo visu, lai tas ir visatbilstošāk viņu vajadzībām un arī redzējumam. Un tās noteikti būs gan konsultācijas, gan arī kādi pasākumi, un iespējams, ka interešu grupa arī ar mūsu organizācijām, lai saprastu arī, kā organizācijas saredz šo kā iespēju un kā arī mēs to vislabāk strateģiski varam ilgtermiņā izmantot.
Paldies. Un, Jurija, vairāk kārt vai ne šeit jau izskanēja tas, ka tāda sabiedrības informēšana ir viena no tādām būtiskām vajadzībām, lai varētu iedzīvināt šo tēmu, lai varētu par to arī vienkāršāk runāt. Un tad arī tie kopējos labklājības ministrijas plānos, vai ir paredzēts arī kāds komunikācijas norises kampaņas paralēli arī šim dokumentu izstrādes procesam? Uz šo brīdi mēs vēl neesam tik tālu tikuši, bet katrā ziņā tas būs nepieciešams, un mēs par to domāsim un atradīsim noteikti kādus veidus, kādā veidā šo noorganizēt, bet tas noteikti ir nepieciešams, jo pašreiz šis koncepts nav pietiekami plaši zināms Latvijā, un daudzi sociālās ekonomikas dalībnieki paši nemaz nezina, ka viņi ir sociālā ekonomika. Tā kā, mēs par to domāsim un noteikti būs kādi pasākumi. Viens no būtiskajiem elementiem šos dažādos sociālās ekonomikas tvērumos Eiropas Savienības dalību valstīs ir dažāda veida valstu vai pašvaldību atbalsta mehānismi. Kas ir tās lietas, ko jūs jau esat skatījušies, domājuši, vai ir kaut kas, ko redzat, kas, piemēram, arī sociālās uzņēmējdarbības kontekstā ir strādājis vai kas nav strādājis, un kas varētu būt šādi iesaistoši mehānismi, lai to tirgus dalībnieku klāstu varētu paplašināt? Jā, tad tas varētu būt dažādi veidi, dažādi atbalsta veidi. Piemēram, varētu būt kāds atbalsts. Piemēram, pašreiz mums ir atbalsts sociālajiem uzņēmumiem par personu ar invaliditāti un garīgu raksturu traucējumu nodarbināšanu. Un šo acīm redzot varētu paplašināt. Tas nav lēmts, bet tas ir tāds veids, kam ir diezgan laba ietekme, bet līdzekļu patēriņš un izmantošana ir mazāka nekā tiešie granti uzņēmumiem. Jo tādā intensitātē grantus, kā mēs spējam sniegt 200 sociālajiem uzņēmumiem, mēs nekad valstī nebūs tik daudz naudas, lai 27,000 iedot. Varbūt runa par kaut kādiem nodokļu atvieglojumiem. Pašreiz ir zinām atvieglojums sociālajiem uzņēmumiem. Viņi nedod ļoti lielu labumu. Uzņēmumi saka, ka tas labums ir tāds neliels, ko var saņemt no šiem atvieglojumiem. Iespējams, ka tajā virzienā var strādāt. Ir iespējas, kā citas valsts dara, kad veido kompetenci centrus vai konsultāciju centrus dažādās lielākajās pilsētās, kur var konsultēties un saņemt atbalstu un tam līdzīgi. Tā kā iespējas ir dažādas. Jā, paldies. Regita, no tavas pieredzes skatoties, kas ir tie atbalsta mehānismi, kas līdz šim ir strādājuši, un kas būtu tāda atbalsta mehānismi no valsts pašvaldības puses, kurus būtu nepieciešams iekļaut vai vismaz izdiskutēt par to iekļaušanu? Jā, manuprāt, nosauktie arī bija ļoti labs piemērs, un es piekrītu arī par VSOI atmaksu, kas labi strādā kā mehānisms sociālajiem uzņēmumiem un viennozīmīgi pārņemams arī plašākam atbalsta lokam. Un te noteikti arī jāskatās arī, kādi atbalsta mehānismi jau ir arī, piemēram, nevalstiskajām organizācijām. Un es domāju, ka viens no pirmiem darbiem arī būtu kopumā savilkt kopumā kāds atbalsts jau pastāv un saprast, kas tur vēl varētu būt. Tas, par ko runā sociālās ekonomikas rīcības plāns, kas izskatās aptuveni šādi 21. gadā pieņemtais, runā gan par iespējamajiem PVN, piemēram, atvieglojumiem, gan arī par valsts atbalsta regulējumu un iespējamiem izņēmumiem tajā, gan arī, piemēram, tajā skaitā, piemēram, de minimis un daudz kas cits, gan arī par kaut kādām vēl citiem atvieglojumiem, kas varētu būt. Šeit gan minēti ir tādi, kas Latvijā jau daļai arī darbojas kā nodokļu atvieglojumi, bet noteikti te var runāt arī par nodarbināto nodokļu regulējumu un arī citiem vēl atbalsta mehānismiem, kas varbūt nav tieši saistīti ar tādu fiskālo politiku. Paldies, Kristīna. Jā, papildus jau nosauktajiem noteikti ir būtiski arvien tālāk un mēģināt iedzīvināt šos sociāli atbildīgos iepirkumus, jo tas tiešām ir ļoti tiešs veids, kā var atbalstīt sociālās ekonomikas dalībniekus. Un otrs ir arī
to organizāciju, kas atbalsta sociālās ekonomikas dalībniekus, arī viņu atbalsts un kapacitātes stiprināšana, jo ir ļoti daudz, ko organizācijas, kas šodien šeit ir pārstāvētas gan panelī, gan plašāk, strādā ar saviem biedriem un sniedz ļoti, ļoti būtisku atbalstu ikdienā. Un patiesībā ar salīdzinoši nelielu atbalstu no valsts puses ir iespēja stiprināt šīs te organizācijas, kas tālāk jau nodod šos te resursus tālāk un stiprina sociālās ekonomikas dalībniekus. Paldies, un varbūt mums ir laiks kādiem, burtiski pāris jautājumiem no šeit klātesošajiem. Varbūt ir kāds steidzams vai jautājums vai kāda lieta, ko labprāt paprasīt kādam no paneļa diskusijas dalībniekiem. Vai ir kāds jautājums? Vai visi bija tik skaidri saprotams, ka jautājumu nav? Jā, tur ir kāds jautājums aizmugurē, lūdzu. Jā, jūs varētu varbūt pienākt šeit tuvāk. Jā, tad varētu jums iedot arī mikrofonu, lai arī tie, kas mūs klausās tiešraidē, arī varētu dzirdēt jautājumu, ko jūs uzdodat. Paldies. Es ļoti labprāt dzirdētu vismaz dažus vai arī vairākus labus piemērus no dažādiem Latvijas reģioniem, ko jūs varētu minēt, un arī varbūt to cilvēku, kas ir iesaistīts šajos projektos, viedokļi, ko jūs noteikti zinat, jo es diezgan daudz ceļoju pa Latviju, un es arī esmu viesojusies šādos uzņēmumos, un tur ir diezgan daudz dažādu risinājumu jautājumu, bet kādi varbūt ir tie labie piemēri, kur jūs sakat izdevušamies, un es labprāt gribētu dzirdēt to. Paldies. Paldies, tad labie piemēri. Regita, varbūt ar tevi varētu sākt. Jā, noteikti labie piemēri ir un tādu ir daudz gan starp nevalstiskajām organizācijām, gan sociālajiem uzņēmumiem. Un, ja vajadzētu tā teikt par tādiem lieliskiem piemēriem, kas uzreiz nāk prātā, piemēram, man uzreiz nāk prātā no Jelgavas rokskola, kas ir fantastisks piemērs tajā, kā veidot vidi, kas ir iekļaujošo bērniem un jauniešiem, lai attīstītu viņu prasmes un zināšanas, kas tieši strādā izglītības jomā. Bet tāpat arī varētu minēt gan darba integrācijas sociālos uzņēmumus, kā RBKF, kas darbojas vairāk ēdināšanas jomā un ir radies tieši, lai dotu darba iespējas un prasmes cilvēkiem ar garīgi rakstura traucējumiem. Te arī noteikti minams Visi var piemērs, kas ir sociālais uzņēmums Siguldā, arī ar ļoti līdzīgu mērķi, un es aicinu visus iegādāties arī preces un pakalpojumus no viņiem. Gan arī, piemēram, Sonido, kam arī ir līnija Parunāsim, kur jebkurš var arī uzzvanīt un arī mazināt vientulību, bet viņi arī ir kā darba integrācijas uzņēmums un vairāk kā puse no nodarbinātajiem tieši cilvēki ar invaliditāti. Bet tur arī varbūt vairāk sanāca fokusēties darba integrāciju, tāpēc, ka tad, kad aizsākas viens pavadiens, tad viss nāk prātā. Bet tāpat arī ir kultūra, ir ilgtspējas jautājumi, ir radošās industrijas. Un noteikti visus arī aicinu 22. maijā nākt uz izstādes atklāšanu Alfā, jo mēs izcelsim arī tādus 10 lieliskus pieredzes stāstus, sociālos uzņēmumus no visiem Latvijas reģioniem, lai stāstītu par šiem stāstiem, lai varētu uzzināt, ar ko viņi nodarbojas, kur iegādāties viņu preces, pakalpojumus un rudenī arī pieteikties mūsu pīču konkursam un attīstīt savas idejas. Reklāmas pauzes beigas. Jā, paldies, Regita. Varbūt vēl kādu piemēru. Bet Kristīna... Jā, bet vēl varbūt pirms jautājumu, Kristīna, kādi tev spilgtākie piemēri? Jā, viens no spilgtākajiem piemēriem ir organizācija Solis augšup, kas palīdz bērniem un jauniešiem ar autiskā spektra traucējumiem un viņu ģimenēm. Un šobrīd viņi arī ir izveidojuši atsevišķu tādu vietu, kur sniegt atbalstu arī tiem, kas ir sasnieguši pilngadību, kas šobrīd, diemžēl, ir liela problēma. Tā kā tiešām to piemēru ir ļoti daudz, arī izglītības jomā. Barboleta, manuprāt, ir brīnišķīgs piemērs par šīm pašu veidotām līdzsvaru platformām, kas palīdz mācīties bērniem efektīvāk. Tā kā mums tiešām ir daudzi pieredzes stāsti un veiksmes stāsti, ar ko dalīties praktiski katrā jomā. Un Juri no Labklājības ministrijas skatu punkta, kas ir tāds spilgtākais, kas palicis atmiņā?
Es varbūt varētu pastāstīt arī par šo plašāko konceptu, kas parādīsies mums klāt un pašreiz nav sociāli uzņēmumi. Piemēram, Latvijas Samāriešu apvienība ir viena no lielākajām nevalstiskajām organizācijām. Ja viņi būtu sociālais uzņēmums, tas būtu mūsu lielākais sociālais uzņēmums, kas reāli diezgan daudzās jomās sniedz atbalstu Latvijas iedzīvotājiem un attiecīgā uz sociālo ekonomiku un pašā apakšā, kas ir šie mazie, ir, ko jau es minēju, pieņemsim dzīvojamās mājas iedzīvotāji, kuri savu māju kopi un nevis kā biznesu, bet katrs ieliek no sevis savu darbu, un viņu māja ir daudz skaistāka nekā citas mājas, jo viņi ir labi uzkopta, un viņiem pie tam nav jāmaksā, tie maksājumi ir daudz mazāk, jo viņi paši katrs no sevis iedod. Un šis koncepts nenāk no Latvijas, tas nāk arī no citām Eiropas valstīm, kur ļoti maza vienība var veikt ļoti labus darbus, un kopējais tas efekts ir ļoti labs. Tātad no ļoti lielām līdz ļoti mazām šie piemēri visur ir atrodami. Paldies. Būs mums iespēja uzdot jautājumus arī otrajā daļā, jo mēs tagad varētu vienkārši arī šo te paneļa diskusiju. Mēs pēc tam otrajā daļā varēsim turpināt. Jā, bet tad gribētu pateikt lielu paldies mūsu paneļa diskusijas dalībniekiem, Labklājības ministrijas pārstāvim Jurim Cebulim. Paldies Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas vadītājai Regitai Zeļai un Reach for Change Baltijas reģiona vadītājai Kristīnai Vērpējai. Un mēs dosimies tagad nelielā 15 minūšu pauzē, pēc kuras mēs darbosimies šeit kopīgi tālāk. Paldies un aplausus dalībniekiem. Paldies! Jā, tad, ja mēs skatāmies punktu krātījā, vai neviens no jautājumiem, pa ko bijāt aicināti balsot, kādam būtu jābūt sociālās ekonomikas fokusam Latvijā, ja vienā skalas galā ir vairāk orientēta uz sabiedrisko labumu, savukārt otrā skalas galā tā orientācija vairāk ir uz saimniecisko darbību. Skatoties jūsu balsojumu vērtējumu, tad mēs diezgan nomācoši vai nepārcers ir, ka tam jābūt ir orientētam uz sabiedrisko labumu vairāk to vai nekā uz saimniecisko darbību. Juri, varbūt tevi kāds komentārs par šādu balsojumu? Tātad mēs vairāk jūtam to, ka gribam darīt labu cilvēkiem. Jā, normāli. Tas konkrētās šī pulciņa vēlējums tāds var būt. Vairāk uz sabiedrisko labumu. Regita? Jā, var redzēt, ka ir kaut kur pa vidu, bet noteikti ne tikai šeit, bet tur. Bet te arī jādomā par to formātu un veidu, jo varbūt būs arī organizācijas, kurām būs varbūt ļoti spēcīga tā saimnieciskā darbība, bet tajā pašā laikā tas primārais būs šis. Tad mēs redzam, ka tas vidiņš ir ļoti, ļoti spēcīgs. Bet noteikti arī būs arī kaut kādas nevalstiskās organizācijas, kam būs tikai sabiedriskais labums un kas varbūt pastāvēs tikai no ziedojumiem vai brīvprātīgā darba. Un tas arī ir ok, un tas arī iekļaujas sociālās ekonomikas rāmī. Līdz ar to, man liekas, ļoti laba reprezentācija. Jā, un tas bija tāds vērtīgs komentārs, ka šajā skalas galā pavisam šeit vai ne tomēr ir organizācijas, kas ir bezpējas organizācijas vai nevalstiskās organizācijas. Tad skatoties uz šo balsojumu, tā sajūta ir tāda, ka vairāk būtu jābūt tādām organizācijām, kas darbojas no valsts finansējuma, pašvaldību finansējuma, projektu naudām, grantiem, un kas savu saimniecisko darbību neveic. Jā, Kristīna, kāds tavs komentārs? Jā, mums jāsaprot, ka tiešām šie dalībnieki būs ļoti, ļoti dažādi organizācijas, un, kā Regita minēja, būs arī tādi, kas eksistēs varbūt no ziedojumiem un grantiem. Tajāpat laikā, ja vien ir iespēja pašiem veikt kādu saimniecisko darbību, tas ir ļoti, ļoti apsveicami. Tas tiešām palīdz kļūt finansiāli ilgspējīgākiem. Bet ir ļoti labi, ka mēs redzam to spektru un tomēr identificējam un saprotam, ka ne visos gadījumos organizācijas, kas strādā varbūt ar ļoti, ļoti smagām tēmām, viņi nevar atrast saimniecisko darbību savā darbībā. Un tajā pašā laikā viņi dara fantastisku darbu un palīdz ļoti daudziem. Tā kā tas vienkārši ir jāņem vērā. Paldies. Un apskatoties otrā pusē, kur mums bija kur mēs aicinājām jūs izteikt savus priekšlikumus vai komentārus, tad šeit kādi daži ir uzrakstīti. Piemēram, ka sociālas uzņēmējdarbības attīstībai
varam piesaistīt diasporu, investoru, mentoru, eksporta aģenti. Tad vēl komentārs, ka vēlama diskusija, nevis atslēgas personu jautājumu atbildes. Vēl komentārs, ka sākt ar kartēšanu būtu nepieciešams spēlētājus, esošo plus vajadzīgo tiesisko ietvaru, esošiem papildus vajadzīgi atbalsti, un mērķa kartēšana. Un pasoties savukārt atkal šajā pusē, jūsu balsojumus, ka jautājumā, kāds ir centrālais mērķis, ko būtu nepieciešams īstenot vai sasniegt ar sociālās ekonomikas politikas vadlīnijām, tad tādu lielu atrāvienu ir divas tēmas. Pirmajā vietā balsojumā ir sociālās inovācijas. Ne? Tā tēma, ko no skatuves īsti mēs nepieminējām, nerunājām par šo jautājumu. Un sociālās iekļaušanas veicināšana. Vai ne? Divas tādas ar lielu atrāvienu, kas ir izvirzījušās vadībā. Sociālās inovācijas. Kas būtu tas veids, kā mēs tādas varētu īstenot caur sociālās ekonomikas ietvaru? Es teiktu, ka tādas jau tiek īstenotas un ļoti daudz, un sociālā ekonomika un sociālās inovācijas palīdz mums arī ieraudzīt un varbūt arī pārdomāt, ko mēs vispār saprotam ar inovācijām, jo bieži vien mēs inovācijas skatāmies tikai tādu kā tehnoloģisku, augstās raudzes risinājumu, bet sociālās inovācijas ir tās, kuras rada jaunus procesus konkrētajā kontekstā. Un bieži vien tieši nevalstiskās organizācijas, sociālai uzņēmumi ir tie, kuri šīs sociālās inovācijas veido, bet mums ir svarīgi viņas arī pamanīt un novērtēt un patiesībā arī pateikt, ka mēs esam inovatori, mēs jau darām fantastiskas lietas un arī reģionos ir ļoti daudz organizāciju, kuri pierāda to, ka fantastiski var darīt lietas, bet mums ir svarīgi to izcelt, parādīt un, protams, multiplicēt, lai arī citur tas notiek. Un vai tu vari minēt kādu sociālo inovāciju piemēru? Manuprāt, jau minētā Barboleta ir fantastisks piemērs, jo tā ir metode, kas palīdz cilvēkiem ar koncentrēšanās grūtībām, un tā ir ļoti kompleksa pieeja, kas ietver gan metodoloģiju, kas ir zinātniski pierādīta, gan arī produktu, ar ko to var veikt, un tāpat arī vidi, kur tas tiek testēts un kur to arī var apgūt, un šī metode pa 5 gadiem viņa ir kļuvusi jau par tādu mainstreamu un katrā reģionā un katrā otrajā skolā šī metode tiek īstenota. Jeb šī sociālā inovācija ir bijusi vienkārši ar fantastisku izaugsmi ļoti īsā laika periodā un viņa ir ļoti lieliska arī ar to modeli un to, kādā veidā viņa tiek veidota, un šobrīd tā sociālā inovācija jau ir gan Āfrikā, gan Itālijā. Šo metodi jau liek lietā skolās, līdz ar to mega fantastisks piemērs. Paldies par piemēru. Un otrajā vietā sociālās iekļaušanas veicināšana, pa kur ir 5 bumbiņas vai 5 punkti dotomokrāsijas vai punktukrātijas vērtējumā. Juri, kā tu vērtē to, ka sociālā iekļaušana ir priekšā piekļuvē darba tirgumu? Jā, tur jau tas katrā ziņā noteikti atver plašāku iedzīvotāju grupu, un tas varētu būt svarīgāk, jo sociālā iekļaušana nozīmē būtībā tā skaitā iekļauj sevi arī piekļuvi darba tirgumu, jo es kā uzņēmums vai kā biedrību varu šo cilvēkam uzlabot dzīvi, gan viņu nodarbinot, gan arī mēs kā uzņēmums vai biedrība varam sniegt palīdzību šiem cilvēkiem. Līdz ar to tas ir plašāks jēdziens, atver plašāku grupu un līdz ar to, dabū vairāk punktus. Paldies. Un prasmu pilnveidošana, mēs arī runājām vai dzirdējām to, ka prasmu pilnveidošana, piemēram, sociālās ietekmes mērīšanā ir kaut kāda tāda lieta, ko vajadzētu mums trenēties un mācīt, bet Kristīna, skaties, prasmu pilnveidošana, divas balsis, 2 punkti. Man šķiet, tas ir tāpēc, ka ar prasmju pilnveidošanu nodarbojas dažādas jomas un dažādas organizācijas. Tas ir plašāk zināms, un tam nav jābūt tikai ekskluzīvi sociālās ekonomikas daļai. Tajā pat laikā, protams, ka mēs sagaidām, ka būs arī šī nefinanciālā atbalsta sniegšana sociālās ekonomikas dalībniekiem, kas arī ietver sevī prasmju pilnveidošanu, jo tas palīdz organizācijai savukārt labāk sniegt atbalstu tām mērķa grupām, ar kurām viņi strādā, vai strādāt ar tiem jautājumiem, ar ko viņi ikdienā nodarbojas.
Paldies, un tad šeit ir jau palikuši pāris nenolasītie komentāri. Jā, šeit, piemēram, rakstīts, ka atbalsts tikai par konkrētās labklājības sociālās funkcijas realizēšanai, novēršot pašreizējo negodīgo konkurences pārdošanas iepirkumu pakalpojumu, iekavās ēdināšanas sadzīvi jomā nē grantiem un izsaukuma zīme pielikta klāt un paraksts Pilsoniskās alianses biedrs. Paldies par šo komentāru, un vēl viens komentārs, ka atbildībai par sociālo ekonomiku jābūt pārnozaru, bet lielākā sazobē ar kopējo ekonomikas un darba spēku stratēģiju. Tātad pārnozaru un lielākā sazobē. Bet, jā, ja mēs ieskatāmies arī trešajā jautājumā, punktu krātījā, kāda veida organizācijām tad būtu nepieciešams Latvijā kļūt vai būt sociālās ekonomikas dalībniecēm. Šeit bija vairākas versijas. Bija versija arī cits, kur ir arī pierakstīts visi, tas nozīmē iekļautie vai ne, kur ir arī atdotas 3 balsis. Un pirmajā vietā ir sociālie uzņēmumi, un tad savukārt sociālā pakalpojumu sniedzēju, NVO un biedrības visas arī ir diezgan tā tuvu, un tur tikai ir viena punkta vai vienas balss starpība vai atšķirība. Juri, kā tu vērtē šādu balsojumu, ja mēs skatāmies, kas būtu tās organizācijas, kurām noteikti būtu jābūt? Es domāju, ka mēs šeit esam vērtējuši, skatāmies no esošās situācijas un no esošām organizācijām, un pieņemsim sociālo uzņēmumi ir šobrīd darbojoši uzņēmumi, kuriem ir asociācija aktīvi darbojoši, līdz ar to viņi arī ir labāk, acīm redzami, bet pamatā, jā, visas šīs uzskaitītās ir tās, kas tā kā derētu iekšā. Un tie, kas nav, šeit tas ir tāpēc, ka viņi skaitā maz vienkārši. Acīm redzot, tas skaitā maz. Tas nav nekas slikts, jo, kā jau es minēju, kooperatīvās krājasdevu sabiedrības vispār ir 28, no kurām aktīvas droši vien ir tikai puse. Ja? Ļoti maz, bet pēc definīcijas tas vislabāk atbilst. Tas ir cilvēki laukos sanāk kopā un viens cilvēks aizdod otram naudu savu šo sabiedrību. Ja? Un tas ir tas vienīgais piemērs, kur Eiropā ir tie mutual benefit societies. Tas mums vienīgais piemērs ir šīs kooperatīvās krājasdevu sabiedrības, par kurām vispār neviens nezina īstenībā, ka tādas ir. Paldies, jā. Regita, kā tu vērtētu to, ka 2 tādas līdzīgas grupas, abas sociālo pakalpojumu sniedzēji, no kurām viena nevalstiskās organizācijas, otrs savukārt sabiedrības ir ierobežot atbildību. Kā sociālo pakalpojumu sniedzēji NVO ir 5 balsis vai 5 punkti, bet savukārt, ja tieši šo pašu darbu veic nevis NVO, bet SIA, tad tur ir 0 punkti. Ļaunie uzņēmēji. Nē, es domāju, ka te noteikti vienkārši balsu pietrūka. Ja tev ir viena balss, tad grūti izvēlēties. Un, tu neliksi kā primāro sociālā pakalpojumu sniedzēju SIA, lai gan tāpēc, ka idejiski lielākoties viņi tiks nosakti vai no sociālajā uzņēmumi, jo daudz sociālā pakalpojumu sniedzēju SIA darbojas kā sociālajā uzņēmumi. Bet, interesanti, ka ļoti daudz izvēlējās, piemēram, likt nevis biedrības visas, bet tieši sociālā pakalpojumu sniedzēju NVO. Tas man pievērs vairāk uzmanību. Bet man arī komentārs par šo redzot bija, ka ļoti maz atsaucība kooperatīviem, un tas man lika aizdomāties par mūsu stereotipiem, par to, ko nozīmē kooperatīvs, jo arī runājot ar rietumvalstu kolēģiem, kooperatīvi ir ļoti daudzveidīgi, un arī rietumvalstīs ļoti daudzi kooperatīvi darbojas, piemēram, radošajās industrijās, kultūras nozarē un tā tālāk, un kooperatīvs kā formāts un veids, manuprāt, ir ar milzīgu potenciālu, un mums Latvijā vajadzētu viņu kaut kā mēģināt atdzīvināt un mainīt to stereotipisko nozīmi, ko kooperatīvs nozīmē. Paldies. Kristīna, mēs redzam to, ka šeit ir arī 3 balsis vai 3 punkti atdoti sadaļā cits, kur pierakstīts visi. Un šeit varbūt arī tad vietā ir tas jautājums, vai ne, ko arī tu jau atbildēji no skatuves, kā tad es kā visi varu saprast, ka es esmu sociāls uzņēmums vai sociālās ekonomikas dalībnieks vai nē. Kāds ir tavs komentārs par to, ka visiem vajadzētu būt?
Man šķiet, ka tur ir visi, tad atkal ir tā neskaidrība, kas tad tas īsti ir. Tāpēc arī tomēr ir kaut kādi principi sociālās ekonomikas kontekstā, kas tiek sniegti jau no Eiropas Savienības padomes. Līdz ar to ir jāskatās arī pēc būtības, jo noteikti visi, tātad gan jebkurš SIA, akciju sabiedrība, visi NVO, nebūs vienā jomā liekami. Tāpēc arī veidojas šī diskusija, tāpēc mēs esam šodien šeit, lai par to runātu. Un es domāju, ka šis ir labs sākums, laba platforma tiešām šo jautājumu uzdošanai. Arī tas, ka mēs varam izpaust savu viedokli, kā mēs redzam, katrs no mums individuāli sociālās ekonomikas dalībniekus, ir ļoti, ļoti labs sākums. Tāpēc liels paldies par šo iespēju un šo diskusiju, ko mēs šodien šeit esam. Paldies. Jā, mēs vēl esam sagatavojuši 5 jautājumus par 5 tādām būtiskām apakštēmām, kas ir saistīts ar sociālo ekonomiku. Un šajā brīdī mēs priecātos zālē klātesošos sadalīt 5 grupās. Un attiecīgi arī katru no šiem jautājumiem izdiskutēt, pārunāt. Un savukārt noslēgumā priecātos arī, ja katra grupa padalītos arī ar izrunāto savas mazās grupas ietvaros. Un, protams, par cik tā dalīšanās grupās vienmēr ir ļoti tāda lieta, ko visi Latvijā vienmēr grib darīt, grupu darbs, uzreiz ir ovācijas zālē un prieks, un visi jau domā, ko es nepazīstu, ko es varētu iepazīt vai ne, un jo svešu vienmēr ir labāk tomēr būt kopā, bet, lai tomēr neizveidojās tāds lielais bardaks, kas ir vai ne šie vienmēr aktīvajā lietā, tad to sadalīšanu grupā atļaušos veikt es, piešķirot katram no jums kārtas numuru no 1 līdz 5, un tad attiecīgi 1, 2, 3, 4, 5, tad katrs arī šo tēmu vai jautājumu pārunās. Diemžēl izbeigt nevarēs neviens. Jā, tad attiecīgi tā arī mēs numurējam. Jūs būsiet 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Viens negrib skatīties uz mani. Jūs būsiet 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 un 5, tas, kas piecēlās tikko kājās. Brīnišķīgi. Jā. Un tad aicinājums būtu tiem, kas ir šie kā pirmie kārtas numuru turētāji, es tad iedošu tās lapiņas, un tad jūs arī savus grupas biedrus draudzīgos arī sameklējat un šos jautājumus pārunājat. Laiks būs aptuveni 10 minūtes pārunāt šos jautājumus un tēmas, un pēc tam arī aicinājums būs no katras grupas nominēt vai izvirzīt kādu, kas varētu padalīties ar pārrunāto savas grupas ietvaros. Droši tad atrodiet savus kārtas numuru pārstāvjus un pārunājiet arī šos jautājumus. Tā, šeit ir 3 ir šeit pie Kristīnas, pie Regitas ir cipari 2, 4 ir pie Jura. Tā, 4 ir tur. Jā, 5, jā, brīnišķīgi. Tad aicinu pārunāt šos jautājumus, tur ir vairākas kopijas, lai vienkārši katram varētu būt arī viena lapiņa. Tu varētu varbūt palūgt uzlikt tādu draudzīgu fona mūziku, kamēr mēs šos jautājumus grupās pārunājam. Bija liels prieks dzirdēt to, ka tiešām katrā grupā notiek intensīvas diskusijas. Un šo sarunu laiks vai atvēlētais laiks sarunām ir noslēdzies. Un būtu ļoti jauki, ja jūs varētu no sava vidus deleģēt kādu pārstāvi, kurš pēc tam kādā brīdī varētu nākt un šeit no skatuves padalīties ar savā grupā pārrunāto. Varbūt vienīgi tas aicinājums būtu tāds, ka nedeleģējiet no grupām paneļa diskusijas dalībniekus, jo viņiem jau bija laiks izteikties un parunāt, tā kā līdz ar to tad mēs priecātos dzirdēt tiešām arī jūsu pārējo arī klātesošo viedokli. Un tad aicināt, tad izvēlēties no sava vidus, kurš tad būs tas, kurš nāks šeit un pasniegs savas grupas pārrunāto. Un mums bija 5 jautājumi.
Un pirmais jautājums bija par izaicinājumiem sociālās ekonomikas sektorā pirmajai grupai. Jautājumi aptuveni, vismaz tie impulsi jautājumi, ar kuriem sāk diskusiju, skanēja, kādi ir galvenie šķēršļi sociālajiem uzņēmumiem un nākotnes sociālās ekonomikas dalībniekiem Latvijā, un kādas politikas izmaiņas varētu palīdzēt pārvarēt šos izaicinājumus. Un aicināt tad pirmās grupas dalībnieku kādu šeit uz skatuves, kas varētu tad īsi pastāstīt par savā grupā pārunāto. Lūdzu, jā, pirmās grupas dalībnieks, jā, kāds varētu nākt un pastāstīt, kāds ir jūsu viedoklis, kāds jūsu atbildes šiem jautājumiem. Jā, pavisam īsi, jā, burtiski minūtes, 2 minūšu laikā. Jā, droši. Tā, es varētu palūgt ieslēgt šo mikrofonu. Šis nav ieslēdz, bet... Jā, paldies. Uz pirmo jautājumu, pirmajā grupā, kādi ir galvenie šķēršļi sociālajiem uzņēmumiem un nākotnes dalībniekiem Latvijā? Es pateikšu vienu, lai pārējiem atstātu. Galvenais šķērslis ir birokrātija. To mēs visi zinām, ja, kad tas ir tas, kas ir jāmazina, lai kļūtu arī par sociālo uzņēmēju. Un arī patiesībā, arī tad, kad ir biedrības un nodibinājumi, tad arī, lai pēc tam kļūtu par sabiedriskā labuma status, šīs to varētu atvieglot arī grantu saņemšanu un skaidru politika, kur ir, ko man darīt. Arī šīs iespējams varētu veidot konsultācijas, ekspertus, piesaistīt, kas varētu palīdzēt sakārtot dokumentus, jo ne visiem ir juridiskās un finanses zināšanas. Tas ir viens. Kādas politikas izmaiņas varētu palīdzēt pārvarēt šos izaicinājumus? Es jau tikko teicu, atbalsts par ekspertu atbalsts. Un arī tāda vienotāka politika, ko mēs saprotam, un arī varbūt stratēģija no valsts puses, kas ir tās jomas, kur mēs vēlamies veicināt šo sociālo ekonomiku, un tad attiecīgi veidot šos atbalstus, stimulāciju, lai uzņēmēji to vēlētos darīt. Skaidru politiku, kas arī šodien jau iezīmējās. Paldies. Paldies, aplausi pirmajai grupai. Un otrai grupai jautājums bija par finansējuma avotiem un atbalsta mehānismiem. Kādi varētu būt efektīvākie finansēšanas risinājumi sociālās ekonomikas dalībniekiem, kā valsts un privātais sektors varētu veicināt ilgspējīgu finansēšanu un kādi citi atbalsta mehānismi būtu nepieciešami. Jā, lūdzu, otrās grupas kāds pārstāvis varētu šeit nākt. Jā, mums bija ļoti laba diskusija. Nepaspēju visu pierakstīt, ko mēs izrunājām, bet mums bija tieši par finansējuma avotiem un atbalsta mehānismiem. Mēs runājām gan par valsts garantijām, aizdevumiem un investoriem, gan arī par ietekmes investīciju fonda nepieciešamību, kā tieši iespēju piesaistīt privāto finansējumu, un tāpat arī par kopienas aizdevumu iespēju, piemēram, starptautiski ir zinām platformā Kiva aizdevumi, kur jebkurš cilvēks var kļūt par aizdevēju, un arī tas var palīdzēt šīm te mazajām iniciatīvām augt un attīstīties, un tas arī tiek pēc tam atdots tam, kurš šo finansējumu ir, tā teikt, pūļa veidā iedevis. Un tāpat arī par citiem veidiem, kā varētu veicināt. To bija, protams, par šādu jaunu mehānismu izveidi un arī par dažādām iniciatīvām, kas var palīdzēt tieši šim privātā kapitāla piesaistīšanai. Bet mēs arī runājām par ziedošanu kā vēl ar vienu svarīgu veidu un to, ka nepieciešams arī veicināt ziedošanas kultūru un to, ka ziedot ir viegli vienkārši un arī par ziedojumiem ir vienkārši arī atskaitīties, kas dažkārt organizācijām var būt sarežģīti. Un savukārt par citiem atbalsta mehānismiem tika pieminēti arī gan atbalsta veidi kā inkubatori, akcelerācijas programmas un arī tāds mentoru atbalsts tieši izaugsmei.
Paldies, un aplausi arī otrajai grupai, jā, un vai ne Regita arī jau iepriekš minēja sociālo inovāciju nozīmīgumu, tad arī runāja par inovatīviem risinājumiem finanšu piesaistē. Trešā grupa - sociālā ietekme un tās novērtēšana, kā mērīt un izsekot sociālās ekonomikas ietekmi uz sabiedrību un kādi ir labākie prakses piemēri no citām valstīm. Tikai varbūt Kristīnas aicināt kādu no grupas, kas varbūt nepiedalījās paneļa diskusijā. Droši, jā, lūdzu. Tad sociālā ietekme un tās novērtēšana par to, kā tu varētu mērīt šo sociālās ekonomikas ietekmi tirgus dalībniekiem. Lūdzu. Lielas paldies. Viena no lielākām lietām, kuru mēs izskatījām, bija vispārēji projekti arī jauniešu vidū un starptautiskajā, kā vienkārši notiek Erasmus projekti, kuri tiek savākti cilvēki kopā ar, piemēram, vienkārši, kuri vēlas citiem palīdzēt, kuriem ir kādi traucējumi ar dzirdi vai redzi, un viņus klāt iesaist pie visa klāt. Un personīgās pieredzes stāstos dalās un tādā veidā ietekmē viens otru. Paldies, ļoti īsi un kompakti. Jā. No šiem te labās prakses piemēriem bez Erasmus arī bija vēl kāda lieta, ko jūs pārunājāt savā grupā? Īpaši daudz nepaspējām, tiemžēl, forši būtu vairāk nedaudz laika, bet viena no lietām ir, protams, arī citu valstu iniciatīvas arī no viņu ministrijām un kopējās valdības vienkārši veikt sociālos labumus un izpalīdzēt tiem cilvēkiem un vienkārši redzēt arī tos guvumus, kas nāk no sabiedrības, kad palīdz, piemēram, novadīt mācības kādas bezdarbniekiem, piemēram, un lai viņi varētu gūt sev darbu pēc tam un kļūt nedaudz augstākā slānī dzīves un vienkārši dabūt sev arī iztikas veidu. Jā, paldies liels trešajai grupai, jā, tās bija sociāla ietekme tās novērtēšana. Savukārt ceturtā grupa raudzīja atbildes tēmās sabiedrības līdzdalība un informētība, kā veicināt sabiedrības izpratni un līdzdalību sociāla ekonomikā, un arī kādas aktivitātes un kampaņas varētu palīdzēt palielināt sociālās ekonomikas atpazīstamību. Jā, nu mūsu tāda īsā varbūt atbilde ir par to, ka nevajag kaut ko mākslīgu papildus darīt, jo faktiski, kā jau pats sākumā teici, ka pirms gada aptuveni pirmo reizi tā tika runāts, ka tāda sociālā ekonomika ir un tās plāns taps, un tad mēs vienojāmies, ka patiesībā tas vilciens šobrīd jau jau iet, un tas, ka ir jāizstrādā Labklājības ministrijai plāns, un mums jau šonadēļ vien ir 2 diskusijas, ir skaidrs, ka par to tiek runāts ar vien vairāk un vairāk, un visticamāk būs vēl intensīvāk turpmākos mēnešus, jo tas darbs ministrijā notiks un būs formālāks, neformālāks diskusijas, darba grupas un tam līdzīgi. Līdz ar to gan tā informētība, gan patiesībā sociālās ekonomikas spēlētāji jau vidū, gan arī lēmumu pieņēmēji un sabiedrībā plašāk jau viņi vienkārši notiks ļoti organiski dēļ tā, ka plāns ir izstrādājums. Līdzīgi mēs runājam arī par otro jautājumu, kas bija par kampaņām. Tur mēs arī vēl nesaredzējām tādu informatīvo kampaņu ar plakātiem uz ielas un tam līdzīgi, jo tas, kas mums būtu jāsāk no šīm diskusijām, sākt varbūt pašiem apzināties, ka mēs esam daļa no sociālās ekonomikas. Un otra lieta, ko mēs runājām, ka varbūt arī nav īstais brīdis radīt jaunas kampaņas, jaunus formātus, bet mēģināt varbūt iekļaut sociālās ekonomikas tādus elementus esošajos informatīvos kaut kādos kanālos, kas varētu būt, viens ir sabiedriskie mēdīji, jo ar vien vairāk jau tāpat taisa dažādus sižetus ar labajiem pieredzes stāstiem, kur arī tas būtu iekļaujams, un arī ir dažādi jau aktivitātes, kur ir iedzīvotāji, kā piemēram mums radās doma par pilsētas svētkiem, kur tā iedzīvotāji dodas, un ja tur būtu ļoti jauki, ka būtu pašvaldības nākt pretī, un varbūt ir kādi īpašie stendi, kur ir šie labie pieredzes piemēri, lai atpazītu, ka tādi mums tepat blakus ir. Paldies ceturtajai grupai, un tad, Juri, tu dzirdēji, ja? Kampaņas šogad vēl nebūs jātaisa Labklājības ministrijai. Šī gada plānos tas vēl nav vajadzīgs.
Un savukārt 5. grupa diskutēja par starptautisko sadarbību un mācībām. Un tie 2 jautājumi, kas tika pārskatīti, ir kādas ir iespējas starptautiskai sadarbībai sociālās ekonomikas jomā un kādas mācības varētu gūt no citu valstu pieredzes sociālās ekonomikas politikas izstrādē. Jā, paldies. Es tad varbūt arī uz to pirmo jautājumu atbildēšu caur piemēru. Tad runājot par to, kādas ir iespējas starptautiskajai sadarbībai sociālās ekonomikas jomā. Es pārstāvu Reach for Change, mana kolēģi Kristīne bija viena no diskutantēm. Un viena no lietām, ko mēs Reach for Change darām, mēs strādājam ne tikai ar sociālās ietekmes mērīšanu, bet arī mēs strādājam ar sociālo uzņēmēju kapacitātes stiprināšanu. Un viena no ļoti ierastajām mūsu darba daļām ir tas, ka mums ir starptautiskie projekti, kuros mēs sadarbojamies ar citu valstu organizācijām, kas atbalsta sociālos uzņēmējus viņu respektīvajās valstīs. Un šādi starptautiskie sadarbības projekti ir ļoti labs veids, kā caur atbalsta organizācijām veikt šo labo prakšu apmaiņu un tad viņu arī izplatīt vietējās ekosistēmās. Un mēs šo darām sociālās uzņēmējdarbības kontekstā, bet šādu pašu praksi ar starptautiskiem projektiem noteikti var arī turpināt plašākas sociālās ekonomikas ietvaros. Un tad runājot par to, kādas mācības var gūt no citu valstu pieredzes sociālās ekonomikas politikas izstrādē, es domāju, ka ļoti laba atbilde uz šo jautājumu jau ir izdevums materiālos, kas tika sagatavot priekš šīs dienas pasākumu, jo mēs redzam, ka šis velosipēds vai šis ritenis nav jāizgudro no jauna. Mēs neesam pirmā valsts, kura ir šī izaicinājumi priekšā, kā izveidot stratēģiju priekš sociālās ekonomikas. Ļoti daudz valsts ir darījuši jau pirms tam, un līdz ar to, kādas ir šīs atziņas un šīs mācības, ko mēs varam gūt no citām valstīm, tas ir būs Labklājības ministrijas kolēģu uzdevums noskaidrot, kas tad ir tās konkrētās atziņas un mācības, bet to pavisam noteikti vajag darīt, jo rītens nav jāizgudro no jauna. Lielas paldies, tā bija 5. grupa ar starptautisko sadarbību un mācībām. Un mūsu kopīgi atvēlētais sociālo-ekonomikas brokastu laiks tuvojas noslēgumam. Un jācer, ka esam visi tiešām baudījuši kārtīgi sociālās ekonomikas brokastis, bagātinoties un uzņemot kādu varbūt jaunu informāciju, pieredzi, varbūt kādas idejas vai kādi kontakti. Vēlreiz liels paldies visiem klātesošajiem, paldies tiešraides skatītājiem, protams arī liels paldies paneļdiskusijas dalībniekiem, Labklājības ministrijas pārstāvim Jurim Cebulim, Reach for Change Latvija Baltijas reģionu vadītājai Kristīnai, un Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas vadītājai Regitai. Tā kā liels jums paldies, un pulkstens 1 šeit pat demokrātijas svētki turpināsies Domnīcas Providus direktors un vadošās pētnieces vadībā ar Launagu, ar politiķu Launagu. Vēlreiz mans vārds bija Georgs Rubenis, un liels paldies, un novēlu skaistus šos turpmākos demokrātijas svētkus. Paldies!